Dzīvojamā māja sastāv no atsevišķiem īpašumiem un kopīpašumu. Tātad kopīpašums, lai saprastu, kopīpašums ir kāpiņu telpa, jumts, bēniņi, pagrabs, mājas nesošās konstrukcijas, respektīvi ārsienas un kopējās inženieru komunikācijas. Atsevišķi īpašums ir dzīvoklis, dzīvoklī ietilpstošās nenesošās sienas un visi jūsu inženieru komunikācijas, kas ir augstā, karstā ūdens sistēmas līdz šiem stāvvadiem. Apsaimniekotājs saņem mazāko daļu visā tajā rēķinā. Tie ir aptuveni 10. daļa. Pārējā summa aiziet pakalpojumu piegādātājiem. Tātad tur ir apkure, elektrība, atkritumi, ūdens, kanalizācija, domofonu apkalpošana, lifti un citu veidu pakalpojumi. Tas nozīmē, ka pa visu māju, visu diennakti cirkulē karstais ūdens. Iedzīvotājiem tas nozīmē to, ka jebkurā diennakts laikā atnākot mājās, tev, teiksim, ja tu dzīvo 5. stāvā, ja tu atver karstu ūdeni, tad praktiski uzreiz tev viņš arī ir pieejams. Ja cirkulācija nebūtu, tad tev būtu jāsagaida, kamēr viņš no pagraba atnāk līdz tavam dzīvoklim. Par cirkulāciju ir jāmaksā visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, vai tu lieto karstu ūdeni vai nelieto, vai tev ir diežžāvētājs vai nav diežžāvētājs. To nosaka normatīvie akti. Karstā ūdens cirkulācijas izmaksa parasti tiek noteikti 10% apmērā no vienas siltumenerģiju piegādātāja megavatstundas tarifa. Tātad, ja šī megavatstunda maksā 100 eiro, tad par cirkulāciju būs jāmaksā 10 eiro. Pakalpojumu piegādātājs Rīgas gadījumā, tas būtu Rīgas ūdens, viņš uzskaita mājā šo patēriņu pēc mājas lielā ievada skaitītāja saucamā. Un katrā dzīvoklī ir savi mazie šie ūdens skaitītāji. Tātad ūdens zudumi veidojās kā starpība starp šo ievada skaitītāju un mazo skaitītāju summu. Iemesli, kāpēc viņi veidojas ļoti daudz un dažādi, visbiežāk tas veidojās tāpēc, ka cilvēki nenodod pareizi un saulaicīgi tos rādījumus, vai arī šie ūdens skaitītāji nav verificēti, tātad veidojās kaut kāda veida nobīde tajā precizitātē. Un par cik visu šī te mājai piegādātais ūdens, ko uzskaita šis ievada skaitītājs, tas ir kopīpašumam piegādāts ūdens. Tas nozīmē, ka kopīpašniekiem, šiem iedzīvotājiem, šī starpība arī jāmaksā. Labā ziņa ir tāda, ka vismaz mūsu praksē ļoti bieži ir gadījumi, kad vienā mēnesī mājai ir jāpiemaksā par šiem zudumiem, otrajā mēnesī to šo zudumu saņem kā atlaidi pie rēķina klāt. Tātad var teikt, viņš nokompensējās. Ja dzīvoklī mainās deklarēto personu skaits, tad dzīvokļu īpašniekam ir jāizprasa izziņa no Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes, vai arī šo izziņu elektroniskā veidā var dabūt portālā latvija.lv. Un šī izziņa ir jāiesniedz mums, lai mēs varētu veikt izmaiņas savā sistēmā. Maksa par atkritumiem pirmkārtām ir jāmaksā tikai par nešķirotajiem atkritumiem. Un šis maksas apmērs ir atkarīgs no tā, cik daudz jūsu mājā ir konteineri, cik bieži viņi tiek izvesti. Un gala rezultātā atkrituma izvedējs, pielietojot šo formulu, viņš aprēķina šo gala maksājumu ik mēnešu. Mazināt var vairāk šķirojot. Ja jūs šķirojat plasmasu, kartonu, alumīniju, stiklu, dažādu citu veidu iepakojumus, kurus liekat šajos dzeltenajos vai zilajos konteineros, tad par šo konteineru izvešanu jums nav jāmaksā, un jums samazinās šo sadzīves atkritumu izvešanas apjomus un daudzums. Vārds sadzīves konteineris jau paskaidro to, ka tie ir sadzīvē radītie atkritumi. Tad tas nav ne televizors, ne divāns, ne leduskapis, ne gulta, kas savukārt ir šie lielgabarīti atkritumi. Šāda tipa atkritumus nevar likt pie sadzīves atkritumiem. Viņi ir jāapsaimnieko atsevišķi. Kā iedzīvotājs var rīkoties, ja viņam ir nolietot mēbeli, pieņemsim,
Tātad vai nu viņš pats atrod patstāvīgi, kur ir pieņemšanas šajā laukuma pilsētā, un viņš pats viņus aizved, vai arī viņš piesaka pārvaldniekam, ka viņam šāda veida atkritumi ir, un tad jau pārvaldnieks palīdz viņam ar šo atkritumu apsaimniekošanu. Tātad visbiežāk piesaka atkritumu izvedējiem, kad tajā konkrētajā dienā būs nepieciešama lielgabarītu atkritumu izvešana, jo tas konkrētais iedzīvotājs būs viņus izveidojis. Pārsvarā gadījumos nē. Apsaimniekotājs nepilda ne tiesneša, ne policijas funkcijas. Tad visbiežāk tie ir sadzīviski strīdi par to, ka kaimiņš ir pa skaļu, par to, ka kaimiņš tur nevietā mašīnu novietojas, par to, ka kaimiņš neadekvāti uzvedās. Šajā gadījumā iedzīvotājiem vai nu pašiem savstarpētie strīdi jārisina, vai tad arī ir jāiesaista jau policija. Pārvaldnieks varētu risināt tikai tādā gadījumā jautājumus palīdzēt risināt. Pieņemsim par to, kā marķēt autostāvvietas, lai visiem būtu vietas, kā organizēt šo autostāvvietu stāvēšanu, kur noteiktās vietas, kur mēs varētu glabāt velosipēdus, bērnu ratiņus, tad tāda veida lietas. Viss, kas attiecās ar kopīpašumu lietošanas kārtību. Tas būtu tas, kur pārvaldnieki varētu palīdzēt šajos strīdos. Šis ir tāds ļoti klasisks pārpratums. Cilvēkiem šis jautājums bieži vien rodās tad, ja viņiem pieder lielie dzīvokļi ar lielajām terasēm. Viņiem šķiet, ka, ja viņš maksā apsaimniekošanas maksu par šīm telpām, arī par šīm ārtelpām, tad pārvaldniekam it kā jābrauc ir jātīra sniegs. Bet atbilde ir nē, pārvaldnieks neveic šo darbu, jo šī terase pieder pie dzīvokļa īpašuma, tas ir atsevišķs īpašums, un cilvēkam pašam par viņu ir jārūpējās. Viņš var mēģināt ar pārvaldnieku rīkoties, ka pārvaldnieks par papildus maksu veic šīs terases tīrīšanu. Es ieteiktu sākotnēji šo jautājumu risināt patstāvīgi. Tātad, ja ir zināms, kuram kaimiņam šī mašīna pieder vai kuram viesim šī mašīna pieder, tad aiziet ciemos pie tā kaimiņa un palūgt to mašīnu pārlikt. Ja nav zināms, bet ja ir mājai, pieņemsim WhatsApp grupiņu, tad pajautāt WhatsApp grupiņā, lai kāds to mašīnu pārliek. Ja grupiņas nav, tad ielikt mašīnā vienkārši zīmīt par to, palūgt, lai turpmāk neliek manā stāvvietā mašīnu. Ja neviens no šiem variantiem iepriekš teiktajiem nestrādā, tad var mēģināt vērsties pie pārvaldnieka, un varbūt tam pārvaldniekam būs zināms šīs mašīnas īpašnieks. Bet tas ir ļoti retos gadījumos zināms. Jā, mēs saviem klientiem piedāvājam klientportālu. Klientportāla iespējas ir skaitītāja rādījuma nodošana, aplūkot savus rēķinus, arī visu vēsturiskos rēķinus var cilvēki apskatīties. Tāpat tās dzīvokļu īpašnieki var redzēt mājas lietu elektronisko. Mūsu gadījumā tas ir pārvaldīšanas plāni, kopspulču lēmumi, līgumi, uzkrājuma fondu un citu veidu atskaites, informācija par mājas parādniekiem. Tāpat arī cilvēki var veidot saziņu ar mums kā mājas pārvaldniekiem caur šo portālu. Koplietošanas elektrība ir pozīcija rēķinā, un viņa veidojās no jūsu elektrības patērētājiem, kas atrodas kopīpašumā. Lai saprastu, tas ir kāpju telpu apgaismojums, lifti, tas ir visu siltummezglu darbību un visu sūkņu darbību, kas jūsu mājā nodrošina augsto karsto ūdeni un apkuri. Tie tikpat labi var būt arī ūdens mīkstināšanas stacijas, respektīvi visas iekārtas, kas atrodas jūsu kopīpašumā. Protams, apsaimniekotā maiņas process pats par sevi ir diezgan sarežģīts un garš ceļš. Un šajā ceļā mēs mājai palīdzam gan sagatavot dokumentus, vai tā būtu kopspulces protokols vai aptaujas anketa. Mēs palīdzam mājai ar lēmumu pieņemšanas procedūrām. Ja šī procedūra bijusi veiksmīga un māja ir pieņēmusi lēmumu par aiziešanu no iepriekšējā pārvaldnieka, mēs palīdzam mājai sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai viņi tālāk iesniegtu esošiem pārvaldniekam. Tāpat arī mēs koordinējam visu procesu līdz brīdim, kad
par jaunās mājas pārvaldnieku kļūst Bergnami. Viennozīmīgi man nav izskaidrojums, kāpēc pastāv šāds mīts, ja kamēr mājai ir parādi, tikmēr māja nevar mainīt pārvaldnieku. Ir jāsaprot, ka jebkurš parāds, tās ir kopības saistības. Tātad, ja mājai būs parāds pret siltumpiegādātāju, tad tas ir kopības saistības neatkarīgi no tā, kas to māju pārvalda. Nākot vietā jaunajam pārvaldniekam, šīs kopības saistības tāpatās paliks. Jebkurā brīdī māja var veikt apsaimniekotāju maiņu, neatkarīgi no tā, kāds ir mājas parāds. Manuprāt, tas nav īsti ieteicams, tādēļ, ka jebkura lieta, kas notiek kopīpašumā, tai dokumentācija jāatrodās pie pārvaldnieka, jo pārvaldnieks ir šīs mājas lietas glabātājs. Izņēmums varbūt ir kaut kādi elementāri kāpiņu telpas, piemēram, krāsošanas darbi, kad māja konkrētā kāpiņu telpa izdomā, ka viņi vēlās nokrāsot sienu. Tad varbūt viņi to var darīt, jā. Visos citos gadījumos es ieteikšu šos darbus darīt caur pārvaldnieku, jo pārvaldnieks būs tā persona, kas jums mācīs ieteikt, kā vispareizāk tos darbus veikt. Viņš arī būs tā persona, kurš tad varēs arī nokontrolēt, vai tie darbi tiek veikti pareizi. Savukārt, protams, ja tā ir kaut kāds konkrēts kāpņu telpa iniciatīva, tad par šiem darbiem var maksāt, teiksim, tikai tās kāpņu telpas iedzīvotāji. Ja šāda situācija ir izveidojusies, tad, manuprāt, tie risinājumi ir vairāki. Pirmais risinājums būtu mājai nolemt veikt mērķmaksājumu. Pieņemsim, nolemt, ka 6 mēnešu periodā viņi uzkrāja nepieciešamo līdzekļu apjomu šiem remonta darbiem, maksājot pie rēķina papildus. Otrs risinājums varētu būt tāds, ka māja ņem aizņēmumu, ko piedāvā valsts iestāde, pieņemsim, Altumu. Altumu šobrīd ir programma daudz dzīvokļu ēku remonti. Tātad, ja māja nolem par darbu veikšanu, un ja viņa lem par aizņēmumu ņemšanu Altumā, tad Altums labprāt finansē šādu veidu darbus. Un tad mājai nav jākrāj nauda 6 un vairāk mēnešu. Protams, nauda maksā naudu. Tas nav bezprocenta aizdevums. Tāpat tās ir arī dažādi veidi pašvaldību atbalsta programmas, kur iespējams saņemt ar līdzfinansējumu darbu veikšanai. Manā skatījumā cilvēkiem tomēr būtu jāpienāk pie kaut kāda kopsaucēja un tomēr būtu jālem par apsaimniekotāju maiņu gadījumā, ja esošais apsaimniekotājs neveic savas funkcijas. Ja lielākā daļa mājas nevēlas mainīt pārvaldnieku, tad iespējams ir jāmeklē citi ceļi līdz pat tam, kad varbūt būtu jāvēršās tiesā pret pārvaldnieku par to, ka viņš nepilda savu šo uzdoto pārvaldīšanas funkcijas. Mēs to darām vismaz reizi gadā, visās savās mājās. Tas ir tas laiks, kad var sapulcēties visi mājas iedzīvotāji kopā ar pārvaldnieku, atskatīties uz to, kas ir izdarīts aizvadītajā gadā, izrunāt, kas tiek plānots darīt mājā nākamajā gadā, izrunāt visus aktuālos jautājumus, kas visiem cilvēkiem ir sakrājušies, pielemt kaut kādus nepieciešamos lēmumus, pieņemsim, mainīt uzkrājuma fonda apmēru vai lēmt par kaut kādiem specifiskiem darbiem, kas ir jāveic. Tāpat tās arī tātad iespēja iedzīvotājiem uzdot sevi interesējošos jautājumus pārvaldniekam klātienē, ko varbūt viņi nav uzdevuši šī gada laikā. Tā kā es ieteiktu, ka labai pārvaldīšanai gads, tas būtu tāds optimālais skaits. Atbilstoši likumam, sapulcēs var pielīties dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas. Tātad vienkāršotās vārdos vīra vietā, kas ir dzīvokļu īpašnieks, uz sapulci var iet sieva, ja vīrs viņu ir pilnvarojis. Pilnvara nav nepieciešama notariāla, viņa var tikt noformēta vienkāršā veidā, tas vai no rakstveidā, vai parakstīt ar e-parakstu. Un tātad, ja šāda veida pilnvara ir izgatavota,
tā dzīvokļa īpašnieka vietā var iet jebkura persona, ko viņš ir pilnvarojis. Tāpat tās ir var pilnvarot kaimiņš kaimiņu. Obligāti. To nosaka gan likums, gan mūsu gadījumā arī līgums, ka jaunajam dzīvokļa īpašniekam, iegūstot īpašumā jauno dzīvokli, ir jāiesniedz īpašumu apliecinoši dokumenti, vai no zemesgrāmata, vai no tiesneša lēmums mums. Papildus mēs aicinām cilvēkus vienmēr iesniegt pieņemšanas nodošanas aktu, ko ir parakstījuši vecais un jaunais īpašnieks, kur ir redzams šī dzīvokļa skaitītāja rādījumi, lai mēs zinām, ar kādiem skaitītāja rādījumiem jauniem īpašniekiem uzsākt rakstīt komunālas pakalpojumu rēķinus. Cilvēki var sapulcēties un pieņemt lēmumu par to, kādā veidā viņi savā pagalmā liks mašīnas. Visbiežāk tas nozīmē to, ka tiek izgatavota ceļzīme, ka stāvēt atļauts tikai ar konkrētām ceļzīmēm, pārvaldnieks šīs ceļzīmes izsniedz šiem iedzīvotājiem, un ja mēs redzam, ka pagalmā stāv mašīna vai nu ilgstoši vai bieži no kaimiņu mājas, kurai nav šī atļauja, tad iedzīvotājiem ir visas tiesības pieaicināt pašvaldības policiju, lai policija noformē attiecīgu sodu par to, ka stāv mašīna, kurai nav attiecīgi atļauja tur stāvēt. Šāda veida informācija ir mājas lietas sastāvdaļa, respektīvi, jebkurš dzīvokļa īpašnieks var vērsties pie mājas pārvaldnieka ar lūgumu, ka viņš vēlās iepazīties ar mājas parādniekiem. Pārvaldniekam, savukārt atbilstoši likumam, šāda veida informācija ir jāsniedz. Protams, ka vismaz mūsu gadījumā mēs nesūtīsim e-pastos, mēs nesniegsim šādu informāciju telefoniski, mēs piedāvāsim klientam atbraukt pie mums uz biroju, un jau klātienē tad mēs parādīsim, kurš īpašnieks un kāda summa ir parādā par pakalpojumiem. Un tas būtu jādara jebkuram pārvaldniekam. Periodā, kamēr īpašnieks ir mīris un nav uzradies jaunais īpašnieks, kas ir mantojis šo īpašumu, tad tajā periodā visbiežāk tie parādi vienkārši uzkrājās. Šie maksājumi uzkrājās kā parāds. Gan apsaimniekotājs nesaņem savu naudu, gan par ūdeni, elektrību, atkritumiem neviens tad šo naudu nesaņem. Diemžēl mēdz būt situācijas, kad šāds bezmantnieka manta var būt ļoti ilgstoši, jo, ja nepiesakās mantinieki šim īpašumam, tad šī mantojuma mantinieka nākamā noskaidrošana var prasīt ļoti ilgu laiku, pat vairākus gadus. Es gribētu teikt, ka tas tāpatās tā kā ar automašīnām, kad it kā divas identiskas mašīnas, bet viena ir remontēta, otra neremontēta, tātad viena visu laiku lūst, un otra tikai tu brauc. Ar mājām ir identiski. Ir vienā mājā, kur cilvēki rūpējās par savu māju, veic viņā remontus. Pieņemsim siltuma apkuras guļvadus un stāvvadus, maina karsta ūdens stāvvadus. Viņi dzīvo varbūt mazliet vecākā dzīvoklī. Pieņemsim, siltumezgls ieregulēts uz plus 18 grādiem. Turpretī otrā mājā iedzīvotāji nav veikuši remonta darbus. Viņiem ir nesiltinās caurules, viņiem ir vēl vecās ieejas durvis, viņiem ir logi, koka logi, kas nav energoefektīvi. Viņu šis komforta līmenis ir cits, viņi dzīvo, teiksim, plus 20 grādos siltumezgls ieregulēts. Un viss šīs lietas, cik karsts mājā vai augsts, cik tehniski uzturētā māja veido šo starpību. Tātad vizuāli mājas ir identiskas, bet tehniski viena māja ir labāk uzturēta, otra slītāk uzturēta. Un tāpēc arī mainās šie rēķini, un nekad nebūs dzīvē tā, ka divas blakus stāvošas mājas vai divas vizuāli līdzīgas mājas maksās identisku rēķinu summu. Katra māja ir unikāla. Mūsu gadījumā katrai mājai ir māju apstiprināts komunāla pakalpojuma aprēķina metodikas. Tātad šīs metodikas tiek izstrādātas un saskaņotas ar māju, jeb māju vecākajiem. Pēc kādiem principiem tad mēs katrai mājai sagatavojam šos rēķinus. Mūsu gadījumā šīs metodikas ir cilvēkiem pieejamas, dzīvokļu īpašnieki ieiet klientu portālā,
mājas lietas sadaļā var brīvi šīs metodikas apskatīties un saprast, kādā veidā šie rēķini tiek arī sagatavoti un rēķināti. Ja stāvvadi atrodas aiz dzīvokļa sienas un pārvaldniekiem ir nepieciešams viņiem piekļūt, tad atbilstoši likumam un mūsu gadījumā arī atbilstoši līgumiem noslēgtajiem, piekļuve pie stāvvadiem ir jānodrošina dzīvokļa īpašniekam. Tas nozīmē, ka viņam ir jābūt tai personai, kura atver savu sienu. Vienalga, vai tur stāv skapīši, vai viņš ir tikko noflīzēts, vai tur stāv priekšā flīzes, tad jā, tas ir dzīvokļa īpašnieka pienākums. Tad, kad mēs paveidzam darbus, tad cilvēks par saviem līdzekļiem arī veic šīs sienas aizdari. Tā tas, diemžēl, ir. Siena spēlē dēļ mitruma dzīvoklī. Tātad mitrums veidojās visbiežāk tās padomlaika mājās ir caur ārsienām, jo viņas nav siltinātas. Tātad, lai šo problēmu novērstu, ir ieteicams siltināt ārsienas. Tas nozīmē patiesībā veikt mājas renovāciju. Ja māja nav gatava kompleksā renovācijai un nav mājai uzkrāt līdzekļi, lai varētu veikt konkrētā sienas siltināšanu, tad es laikam ieteiktu iedzīvotājiem pašam domāt par šīs sienas siltināšanu no iekšpuses, no dzīvokļa puses. Tāpat tas arī mēdz būt tā, ka dzīvoklī ir nepietiekama gaisa apmaiņa, tādēļ veidojās šis mitrums un kondensāts uz sienām. Tādā gadījumā risinājums ir vienkārši veidināt papildus savu dzīvokli. Ieteicams ir ēku renovēt kompleksi, jeb siltināt kompleksi. Tātad tipiski tas nozīmē, ka tiek siltināts jumts, jeb bēniņi, tiek siltināta fasāde, tiek siltināts cokols, tiek siltināts pagraba pārsegums, pēc tam arī tiek mainīts visas šīs ēkas inženieru komunikācijas, kas tad arī uzlabo šo ēkas energoefektivitāti. Lūk, tātad jumts, bēniņi, sienas, cokols, pagraba pārsegums, un tad jau aiziet apkurs sistēma, karstais ūdens, augstais ūdens pie viena, kas tiek mainīts.